Vēstule romiešiem, 8. nodaļa, 32. pants. Viņš jau savu paša dēlu nav saudzējis, bet to par mums visiem nodevis nāvē. Kā tad viņš līdz ar to mums nedāvinās visas lietas? Amen. Lūksim. Debes Tēvs, paldies par Tavu vārdu. Paldies, ka Tavs vārds ir dzīvs, kā pusgriezīgs zobens. Un Dievs uzrunā mūsu sirdis, uzrunā mūsu dvēseli, mūsu garu, mūsu prātu, ka mēs esam gatavi pakļauties Tavai gribai, ka mēs arī esam gatavi pakļauties Tev un paļauties uz Tevi, Dievs. Svetī savu vārdu un dod, ka Tu saki to, kas ir jāpasaka, un lai es arī nesaku to, kas nav jāsaka, un Dievs nāc un palīdzi man. Un runā uz mūsu sirdīm, to lūdzu Jēzus vārdā. Amen. Jā, lūdzu sēdiet. Dievs ir tik labs, ka mums ir grūti ieraudzīt vēl kādu tādu piemēru, kāds ir Dievs, kāds ir Jēzus. Dievs, viņš jau ir savu pašu dēlu nav saudzējis, bet to par mums visiem ir nodevis nāvē. Dievs ir tik labs, ka viņš nodod savu dēlu par mums. Un vai mēs caur šo spējam saprast, ka mums ir jāpaļaujās visās lietās uz Kristu, visās lietās uz Dievu? Jo, ziniet, mums ir sajūta, ka reizē mums gribās kā gudrāk cilvēku pakonsultēties un kā gudrāk cilvēku blakus, ka mēs varam paprasīt, kā darīt, kā labāk lietas darīt. Bet šeit jau vairs nav ko. Dievs zina, ko viņš dara. Kristus paļaujoties uz Tēva prātu, dara to, ko Tēvs liek. Viņš zina, ko viņš dara. Viņš nāk un glāb mūs. Un viņš ir gatavs upurēt mūsu dēļ. Cik bieži mēs esam gatavi upurēt? Un vai mēs esam gatavi upurēt savu labāko? Dievam nav nekā labāka par Kristu. Viņš atdod to par mums. Vai mēs esam labāki par Kristu? Mēs neesam labāki par Kristu. Bet Dievs atdod savu labāko par mums. Viņš ziedo, atdod un negaida neko pretī. Mums ir tā brīvā izvēle, mēs pieņemam šo dāvanu vai nē, vai mūsu sirds ilgojās pēc Dieva vai nē. Un kā tad ar šo visu? Ka mēs saprotam, ka Dievs zina, ko viņš dara. Vai tad viņš nedāvinās citas lietas pāri? Kaut kas ir mazāks, kas varbūt vairāk par Kristus upuri. Vai tad viņš pārējās lietas mums nedos? Un šonadēļ man domājot par ko mēs domāsim šajā svētdienā, nāk prātā arī šis salīdzinājums, kas ir Dāvids un Goljāts. Dāvids un Goljāts. Un ko izdara Dāvids? Vai viņam bija 100% garantija, ka viņš atgriezīsies dzīvs? Un 1. Samuēla 17. nodaļa, sākot ar 8. pantu, tad viņš, jeb Goljāts, nostājās un kliedz uz Izraēla karapulku un sacīja tiem, kāpēc jūs visi esat nostājušies kaujas ierindā? Vai es neesmu filistietis, bet jūs, Saula kalpi, izraugiet sev vienu vīru un tas, lai nāk lejā pie manis. Ja tas mani spēs cīņā pieveikt un mani nositīs, tad mēs esam ar mieru būt jums par kalpiem. Bet ja es viņu pieveicu un to nositīšu, tad jūs būsit mani kalpi un mums kalposit. Un filistietis vēl piebildēs šodien izaicina Izraēla karapulkus, dodiet man vienu vīru, lai mēs cīnāmies viens ar otru. Kad Sauls un visi Izraēls šos filistiešu vārdus dzirdēja, tad tie zaudēja drosmi un ļoti izbijās. Goljāts esot bijis ap 3 metru čalis liels. Un ko grēks vai Sātans dara? Viņš ir liels, iespaidīgs, un tās lietas, kas mūs izaicina, vai tās barjeras, kas mums būtu jāpār, vai tās grūtības, tās vienmēr liekas nepārvarams. Un tas bieži vien mūs attur vai lasīt Bībeli, vai doties uz baznīcu,
vai lūgt. Bieži vien tās var arī postīt mūsu ģimeni. Ir kāds lietas, kas var postīt mūsu ģimeni, un arī šis salīdzinājums, kad īstais kara lauks ir mums galvā, un ja mēs to apzināmies, mēs saprotam, Dievam visas lietas ir iespējams, bet ne šī. Dievam visas lietas ir iespējams, bet ne mana situācija. Dievam visas lietas ir iespējams, bet ne tas, ko es daru. Dievam visas lietas ir iespējams, bet ne šis. Tas viss ir mūsu prātā. Ja mēs saprotam, ka Dievam visas lietas ir iespējams, arī šī, Dievam visas lietas ir iespējams. Ja Dievs viņš nesaudzēja savu dēlu, arī šo viņš atrisinās. Nekas nav lielāks par Kristus nāvi. Un turpinot 1. Samuēla 17. nodaļa 37. pants, Dāvids turpināja un sacīja, tas kungs, kas mani ir izglābis no lauvas un no lāča ķētnām, tas man izglābs arī no filistiešu rokas. Tad Sauls sacīja, ej, tad arī tas kungs, lai ir ar tevi. Mēs esam piedzīvojuši katrs, ka mēs esam kādas grūtības pārvarējuši. Brīnumainā kārtā, bet mēs esam kādas grūtības uzvarējuši. Brīnumainā kārtā kaut kas nav licis mums pazust. Kāds nelaimes gadījums nav mūs iznīcinājis, vai kāda slimība nav mūs uzvarējusi. Un tas ir šis lācis un lauva, ko jau Dāvids ir uzvarējis, bet Goliāts ir lielāks. Goliāts ir skaļāks un draudīgāks. Bet, ja Dievs tevi jau ir vedis tik tālu, ja Dievs ir glābis tevi tik tālu, ja Dievs ir dziedinājis tevi tik tālu un vedis, kāpēc, lai viņš tevi nevestu līdz galam? Mēs nezinām, kurā dienā mēs satiksim kungu vaigā, bet kāpēc, lai mēs tad neusticētos iet tālāk? Ticība un paļāvība uz dzīvo Dievu. Ticība un paļāvība uz to, ka viņš nav savu dēlu audzējis. Un kā tad viņš nedos visas lietas? Kā tad viņš nedos visas lietas? Jēzus ir vairāk. Jēzus ir vairāk vērts par tām problēmām, kas mums ir. Jēzus ir daudz, daudz vairāk. Dieva dēls. Vai tad viņš nebūs vērtīgāks par mūsu problēmām? Vai tad kāda problēma var būt vērtīgāka par Dieva dēlu? Ja mēs saprotam, ka Dievs atdeva savu visvērtīgāko par tevi, kāpēc, lai tad viņš tās mazākās lietas nesakārtot? Vēl domājot, 1. Mūzes grāmata 22. nodaļā, sākot ar 1. pantu, un notika, ka pēc šīm lietām Dievs pārbaudīja Ābrahāmu un sacīja viņam Ābrahām, un tas atbildēja, te es esmu. Tad viņš teica, ņem savu vienīgo dēlu, kuru tu mīli, Īzāku, un ej uz Morijas zemi un upurē to tur par dedzināmo upuri uz kāda no kalniem, kurus tev rādīšu. Dievs saka savam uzticamam kalpam, ņem savu vienīgo dēlu, ko viņš tik ilgi ir gaidījis un lūdzis, ej un upurē. Tad ej un nokauj. Man par godu, to saka Dievs. Un turpinot ar 6. pantu, un Ābrahāms paņēma dedzināmo malku un to uzlika Īzākam, savam dēlam, bet pats savā rokā ņēma uguni un nazi un abi soļoja viens otram līdzās. Un tad Īzāks sacīja Ābrahamam, savam tēvam, mans tēvs, un viņš sacīja, te es esmu mans bērns, un tas sacīja, te ir uguns un malka, bet kur tad ir upurējamais jērs? Ābrahāms sacīja, gan Dievs pats izraudzīs sev jēru, upurim mans dēls, un abi soļoja viens otram līdzās. Un šis 6. pants, un Ābrahāms paņēma dedzināmo malku un to uzlika Īzākam. Ko Kristum uzlika uz pleciem, kad viņam bija jāiet Golgātas kalnā? Koka krustu. Un šeit uzliek dedzināmo malku. Šeit ir malka, lai tiktu sadedzināts. Kristum bija krusts, pie kura piesist. Un dēls ir paklausīgs. Īzāks ir paklausīgs savam tēvam. Un arī Dievs mums aicina būt paklausīgiem. Mēs gribam, lai mūsu bērni mums paklausa.
Un Dievs grib, lai mēs paklausām. Un Ābrahāms šeit paklausa pat šķietami neloģiskā risinājumā. Vienīgais dēls, ilgi gaidītais, viņš ir jānokauj. Bet viņš paklausa. Dievs zina, ko viņš dara. Dievs zina, ko viņš dara, un mums ir jāsaprot, ka Dievs saprot. Viņš zina visu šo situāciju, kas mums stāv priekšā un kas mums gaida. Un turpinot ar 9. pantu, un tie nonāca līdz vietai, kādu tam Dievs bija noteicis, un Ābrahāms uzcēla to altāri, sakārtoja malku, sasēja savu dēlu Īzāku un uzcēla to uz altāra virs malkas. Un Ābrahāms izstiepa savu roku, satvēra nazi, lai nokautu savu dēlu. Bet Dieva eņģelis no debesīm sauca viņam: Ābrahām, Ābrahām! Bet tas sacīja: es esmu. Un viņš sacīja: neizstiep savu roku pret savu dēlu un nedari tam it nekā, jo tagad es zinu, ka tu bīsties Dieva un neesi taupījis savu vienīgo dēlu, manis labad. Un Ābrahāms pacēla savas acis un ieraudzīja aunu aiz sevis, kas aiz saviem ragiem viss atķēries krūmājos. Un Ābrahāms piegāja klāt, paņēma aunu un nolika to par dedzināmo upuri sava dēla vietā. Neizstiep savu roku pret savu dēlu un nedari tam it nekā, jo tagad es zinu, ka tu bīsties Dieva un es taupīju savu vienīgo dēlu, manis labad. Ābrahāms grib izpatikt Dievam. Vai mēs izpatīkam Dievam? Vai mums ir vienalga, ko kaimiņi par mums domās, ka mēs svētdienā nestrādājam? Vai mums ir vienalga, ko domās citi, ka mēs ziedojam draudzē? Vai mums ir vienalga, ko citi domā, ka mēs lasam Dieva vārdu, ka mēs pielūdzam Dievu? Vai mums ir vienalga, ko pasaule domā par tevi? Ja mēs gribam izpatikt Dievam, un Dievs neļauj šim notikt, Dievs nelika līdz galam nogalināt Īzāku. Viņš tika nolikts, tur droši vien palika sekundes, lai šī upurēšana tiktu veikta. Un ar 15. pantu tad Dieva eņģelis sauc Ābrahāmu otrais no debesīm un sacīja: es esmu zvērējis, saka tas kungs, ka tāpēc, ka tu esi darījis un neesi taupījis savu vienīgo dēlu, es tevi svētīdams svētīšu un vairodams un vairošu tavus pēcnācējus, kā debesu zvaigznes, kā smiltis jūrā, un tavi pēcnācēji iekaros tavu ienaidnieku vārtus, un tavos pēcnācējos tiks svētītas visas zemes tautas, tāpēc, ka tu esi paklausījis manai balsī. Vai mēs gribam, ka mūsu bērni ir svētīti? Vai mēs gribam, ka mūsu bērni aiziet tālāk, kā mēs esam aizgājuši? Vai mēs gribam, ka svētība sākas no mums? Varbūt mūsu vecāki nav bijuši kristieši, varbūt ir, bet mēs varam to pavairot. Mēs varam šo svētības dāvanu pavairot. Mēs varam nodot ne tikai sev, mēs nododam tālāk. Tikai ar paklausību. Tikai ar paklausību uz Kristu. Mēs to nododam tālāk, un mēs varam svētīt ne tikai savu dzīvi, ne tikai egoistiski izbaudīt, mēs dzīvojam svētītu dzīvi kopā ar Kristu, bet mēs varēsim priecāties par savu bērnu dzīvi. Mēs redzēsim, ka mūsu tālākie zari, kas aiziet no mums, nenokalst. Mēs redzam to, ka mūsu bērni ir svētīti. Tikai aiz paklausības. Mēs to varam mainīt. Mēs to varam mainīt no šī brīža, ka mēs paklausības dēļ topam svētīti. Paklausības dēļ. Būs lietas, kur Dievs teiks, nedari to. Un būs lietas, kur tev Dievs teiks, šeit ir tava drosme, ej un dari. Pagodini manu vārdu, pagodini to, ko es gribu. Ka Dieva vārds ir pagodināts. Ka Dievs ir atzīts. Šajā situācijā Dievs strādāja. Šajā situācijā bija tas un tas, bet pamats tam bija Dievs, un viņš rāda un vada mūs tuvāk sev. Un kāpēc ir tādas grūtības? Kāpēc Dāvidam bija jāliek sevi uz, stulbi teikt, uz spēles, bet uz likmes? Kāpēc viņam savu dzīvību bija jāliek? Viņš varēja neizdzīvot. Tur droši vien Golijātam viens vēziens un Dāvida nav. Arī šeit Īzāks jau bija nolemts nāvei. Ir reizēm, kad Dievs mūs pārbaudīs.
Viņš pārbaudīs mūsu ticību. Bet kā jau mēs sākumā runājam, Dieva bērniem, tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu. Ka mēs ticam uz Dievu, ka mēs mīlam Kungu Kristu par to, ko Viņš ir darījis. Ka Viņš ir pirmais mūs mīlējis. Mums nāks visas lietas par labu. Un atgriežoties pie šīs vēstules romiešiem 8. nodaļa, sākot ar 31. pantu, ko nu sacīsim par visu to, ja Dievs par mums, kas būs pret mums, Viņš jau savu pašu dēlu nav saudzējis, bet to par mums visiem nodevis nāvē. Kā tad Viņš līdz ar to mums nedāvinās visas lietas? Kas vēl apsūdzēs Dieva izredzētos, vai Dievs, kas mūs taisno? Kas mūs pazudinās, vai Kristus Jēzus, kas ir nomiris, vēl vairāk, kas ir augšām cēlies un ir pie Dieva labās rokas, kas arī mūs aizstāv? Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības, vai ciešanas, izbailes, vajāšanas, bats, plikums, briesmas vai zobens, gluži kā ir rakstīts, tevis dēļ mēs ciešam nāvi augu dienu, mēs tiekam turēt līdzīgi kaujamām avīm. Nē, visās šīs lietās mēs pārim paliekam uzvarētāji. Tā spēkā, kas mūs mīlējis, tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošas, ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristu Jēzu mūsu Kungā. Nav lielākas varas par Kristus mīlestības. Nav lielāks spēka par to, kā Kristus mūs mīl. Mēs esam glābti Kristu. Un viss pārējais, mēs esam, kā jau iepriekš runājām, kad šis aizskars, kad Kristus pie krusta nomira, tika pārplēsts šis aizskars. Mums nav vajadzīgs vidutājs, jeb starpnieks starp mums un Dievu, kāds augstais priesteris. Un šeit mēs esam Dieva radības, un Dievs ir radītājs. Mums nav vajadzīgs nekas starp mums. Šo izdara Kristus mīlestība. Kristus mīlestība atklāja Dieva mīlestību uz savu radījumu, uz savu cilvēku, uz tevi un mani. Dievs tik ļoti tevi mīl, ka Viņš dod savu dēlu. Nekas nespēs mūs šķirt. Nekāda lieta, pat ne eņģeļi. Nekas nespēs šķirt. Ja mēs atdodam savu dzīvi, ja mūsu dvēsele sauc, kaut Kristus būtu mans, kaut Kristus būtu mans, tad mēs varam teikt, mēs mīlam Kristu no sirds. Kaut Kristus būtu mans līdz sirds dziļumiem. Un pāri visām citām lietām, visām grūtībām, vai varbūt mēs varam pārpriecāties un atkal aizmirst Kristu. Lai mēs nevienā lietā neaizmirstam Kristu un saprotam, kaut Kristus ir mans. Un ka mēs nešaubamies, ka mēs nevienā brīdī nešaubamies. Kā Dāvids nešaubījās, ja Dievs tiek izsmiets un ved cīņā, tur ir Dieva uzvara. Kā Ābrahāms paklaus, ka mēs arī varam paklausīt, nešaubīdamies paklausīt Kristu. Es nāku, es paklausu. Es gribu būt tavs. Un ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mums nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristu Jēzu. Nekas mūs nešķirs no tā, ko Dievs ir darījis. Lai Dievs mūs svētī, mīļo brāli un māsa, lai Dievs tevi svētī tajā situācijā, kādā tu esi. Ka tev ir drosme iet pretī tām grūtībām, ka tu vari arī paklausīt. Pat ja šķiet, ka tas nav pareizi. Bet Dievs, pāri visam ir Dievs. Dievs zina, ko Viņš dara. Jēzus zināja, ko Viņš dara un kāpēc Viņš dara. Un ja mums ir situācija, ka mums prasās kādu pieaugušo blakus, kādu padomu blakus, mums ir tiešā pieeja pie Dieva. Mums ir tiešā pieeja pie Kristus. Mēs varam lūgt, Dievs rādi šo tālāko ceļu.
Ja tas prasa drosmi, Dievs dod man drosmi. Ja tas prasa gudrību, dod gudrību. Ja tas prasa līdzekļus, Dievs kārto arī šo jautājumu. Dievam nav nekādas radītas lietas par grūtu, lai glābtu tevi, lai palīdzētu tev. Bet varbūt, ka būs grūtības. Arī sudrabu un zeltu kausē, lai attīrītu no netīrumiem. Mums jau katram ir kāda lieta. Mums ir katram kāda lieta, kur ir kāds piemaisījums, kur ir kāda netīruma, kur ir kāds mūsu sirds netīrība. Dievs, lai tīra mūsu sirdis, lai tīra, un viņš neliks vairāk, kā mēs varam izturēt. Viņš aizlaust un iedri nenolauzīs. Lai Dievs mūs svētī, aicinu, ka varam lūgt. Mīļais debes Tēvs, es Tev pateicos par Tavu žēlstību, par Tavu mīlestību. Un Dievs, ka mēs katrs spētu tā paļauties, kā Abrahams uz Tev paļāvās. Lai mums būtu tāda drosme, kā Dāvidam. Lai mēs spētu, Tēvs, iet un pastāvēt par Tavu vārdu, par Tavu taisnību. Dievs, svētī mūs katru tajā grūtībā, tajā situācijā, kur mēs esam. Lai tās grūtības, tie Goliāti, kas mums stāv pretī, lai, Dievs, mēs saprotam, ka tā ir Tava cīņa. Dievs, ka mēs paļaujamies it visā uz Tevi, svētī mūs katru vienu un stiprini un ļauj, ka mēs saprotam šo, ka nekas nespēs mūs no Tevis šķirt, Dievs. Un ja Tu savu dēlu neesi taupījis par mums, kāpēc, lai Tu pārējās lietas mums nedotu? Dievs, svētī un sargi mūs, Tēvs, līdz mēs Tevi satiksim vaigu vaigā. Tu lūdzu Jēzus vārdā. Amen.